Raidījums tapis sadarbībā ar Motofavorīts un Statoil. Mēs braucam ar Statoil Miles un Miles Plus degvielu. Ar Miles brauc līdz pat 3% tālāk. Esiet sveicināti motociklistos. Atgriežamies pie gada motocikls 2014. Tā jau ir vēsture, un mēs jau iepriekšējā raidījumā uzvarētāju parādījām. KTM Adventure 1190 ir uzvarētājs, bet kā notika pats pasākums Tirdzniecības centrā Mols, tomēr pirmo reizi Baltijā ievērojams pasākums, un man pašam prieks, ka tas ir aizvests kopējiem spēkiem līdz finišam. Skatāmies, kas notika Molā. 10. jūlijā Latvijā Rīgā Tirdzniecības centrā Mols pirmo reizi vēsturē tika nominēts Latvijas gada motocikls 2014. Jāpiebilst, ka šāda nominācija nav ne lietuviešiem, ne igauņiem, tā kā šajā ziņā mēs arī esam sava veida pirmatklājēji. Tātad sāksim ar apakšgrupām. Labākais turisma motocikls BMW K1600 GT. Balva ir atdot, nav skumji? Jā, nē. Ļoti labi, kad ir tāds pasākums, kur var būtībā cilvēki ar savām emocijām apstiprina, ka tas motocikls ir tāds mazs brīdis attēlpai, kad mēs aizlidojam no rūpēm, varbūt citreiz no ģimenes, jā, bet arī tad bagātinamies ar šīm brīvības izjūtām, emocijām, un atgriežoties ikdienā, mēs atkal varam kvalitatīvi strādāt. Labākais piedzīvojuma motocikls BMW R1200 GS Adventure. Ko lai saka, 2 vārdos ir stimuls nākošu gadu atņemt ceļojošo balvu. Ir par ko cīnīties, vai ne? Noteikti. Bet ir atkal otra pozitīvā lieta. Formāts enduro laikam tomēr ir Latvijas. Mums jau, kā teikt, auto biznesa arī tā saucamie džipi ir pirmajā vietā pēc apjomiem un, teiksim, naudas, kas tenī visā lietā grozās. Es domāju, ka ceļa stāvoklis tas ir viens, otrs tas, ka cilvēkiem tomēr patīk piedzīvojumi. Un ar šosejas motociklu tu tomēr esi ierobežots. Tu nevari drīz tālu nobraukt no ceļa, tev gribās kaut ko vairāk. Un ja gribās kaut ko vairāk, tad šāds vai tāds, bet enduro motocikls. Labākais paaugstināta komforta motocikls Honda CTX 1300. Hondai visinovatīvākais ātrumkārbe, kas ir faktiski jau šodien, nevis nākotne. Un to it kā neviens nav pamanījis, jo izcīnīja Honda ar kājas pārslēgu. Jā, es tiešām esmu par to pārsteigts. Es domāju, ka mēs varētu dabūt kaut kādu inovācijas balvu, bet to, ka mēs dabūsim paaugstinātā komforta motociklu balvu, par to es esmu tiešām ļoti pārsteigts. Tas tā kā nav dīvāns braucošais? Nē, tas nav dīvāns. Bet laikam ir labāks par Harley tomēr, pēc žūrijas vērtējuma. Labākais sporta motocikls MV Agusta F4 1000. Bet ir smuks sanāca. Ir smuks, un viņš jau tāds vairāk uz emocijām, uz motoru jaudu, uz skaņu, uz izskatu. Tā pašā laikā arī tehniski ļoti pilns un piepildīts ar visu kaut ko. Bet arī konkurents BMW motocikls skatījos pēc punktiem ļoti līdzīgi, un tā arī ir. Viens varbūt ir vairāk emocionāls un atroks, no otrs ir varbūt pat precīzāks. Mocīši ir laikam tomēr emocijas. Ir, noteikti, viennozīmīgi. Labākais ielas motocikls BMW S1000R. Gada motociklu žūrija. Tu tomēr esi tehnisks džeks. Tavs vērtējums. Var tādu džeku vērtēt vai nē? Ja es skatās pēc visiem iznākumiem, tu manam vērtējumam, jā, liekas, ka ir ok. Tad tev kā tehniskam speciālistam no malas, tādu iebildumu par rezultātiem nav? Nav, nē. Bišķiņ žēl Hondu, jo viņi izvēlējās tos automātus. Man liekas, ka viņi uz to baigi pakās. Bet, tā jau moča labi un jaudīgi, bet automāts jau nav vairs mocis. Tas pats, kas bezalkoholiskais aliņš. Bet tici man, tas aizies. Diemžēl, jā, elektromoču un automāti. Tas ir tā kā šprica. Tas ir, man liekas, ka tas ir evolūcijas jau lejupēja. Tagad mēs esam tādā kulminācijā. Braucam ar tādiem močiem, kurus drīz aizliegs. Savukārt interneta balsojuma simpātija Suzuki Vestrom DL 1000.
garšīgākā kūka šonedēļ noteikti. Jā, un skaistākās emocijas arī šonedēļ. Man milzīgs prieks un gandarījums par pasākumu. Tik daudz cilvēku, kas nāca apskatīt šos motociklus vienu vietu molā. Es teicu, tā ir pilnīgi cita līmeņa izstāde, ko cilvēkiem piedāvāja. Varēja redzēt, ka viņiem patika, un viņi to arī nobaudīja. Tā kā man prieks un paldies par sadarbību. Visvairāk emocijas balsojumā izraisīja MV Agusta Brutāle 800 un Harley Davidson Electroglide Ultra Classic. Vērtējot punktus, rēķinot punktus, aprēķinot šos vidējos lielumus, viņus summējot attiecīgi un tā tālāk, es domāju, ka konkurss ir izdevies. Ir ok, vērtējums ir bijis objektīvs. Centāmies maksimāli tātad izslēgt ārā no šīs galvenās balvas šos subjektīvos vērtējumus un visu pārējo, paliekot tikai objektivitātei, tehniskumam un nedaudz šīm emocijām. Mums ir uzvarētājs. Kas tad mums ir galvenais nominants? Tirzniecības centra MOLS, Latvijas gada motocikls 2014 ceļojošā kausa ieguvējs. Protams, tas ir Enduro klases motocikls, un šajā klasē un absolūtajā vērtējumā uzvarētājs KTM 1190 Adventure. Šis motocikls šogad, 2014. gadā, izcīna godpilno Latvijas gada motocikls nosaukumu. Man tas bija liels pārsteigums, bet katrā ziņā zinot pats es braucis un klienta atsauksmes un testu rezultātus, kad motocikls tiešām ir labs. Un šī gadījumā es tikai esmu patīkami pārsteigts un priecīgs, ka žūrija tiešām novērtēja to motociklu, jo viņš ir izgatavots ļoti labs mūsu ceļiem, ceļošanai un austriešiem ir izdevies. Ja būtu jāizvērtē tā GS, man patika labāk, es uz viņu jutos labāk braucot tālus gabalus, bet KTM man patika uzrāviens, viņš griežās motors baigi, tā kā, abi labi, jā. Un, ja mēs runājam par Harley, tad Harley'iem atšķirībā no visiem pārējiem šeit motocikliem ir iekšā dvēselīte. Un te ir jāsaprot viena lieta, kad Harley's ir pavisam cits, tā jau ir filozofija. Tikko tu nopērci Harley'u, tad tavs domāšanas veids tiek nedaudz sabojāts, ja? Un tu sāc domāt citādāk. Manā mūžā, cik es tirgoju motociklus, ir viens gadījums, kur cilvēks ir pārdevis Harley un nopircis kaut ko citu vietā. Vienmēr viss, kas iet, vienam ir Honda, KTMs, vēl kaut kas vēl, tās markas daudz, un tad viņš nopērk Harley. Ja? Tas nav tā, ka, teiksim, mēs šodien runājam ar jauniešiem, kurš es nekad nepirkšu, nekad nesaku nekad. Ja? Pienāks tas brīdis, kad tagad es gribu. Ja? Jo tas jau nav tikai Harley's, tas ir viss apkārt, kas ap tevi saistās. Ja? Tad tajā brīdī, kad tu nopērci Harley, viss apkārt ir Harley. Gada motocikls Latvijā 2014 KTM 1190 Adventure ir jau vēsture. Tas ir šī gada motos, bet mēs paceļam glāzes par nākošā gada motociklu. Bembis apsolīja titulu atņemt, arī pārējie nedos vaļu. Skatīsimies un tiksimies nākošā gada laureātā Latvijas gada motocikls 2015. Gada motocikls 2015, tā ir nākotne. Un pēc gada mēs šajā vietā satiksimies un parādīsim, kas ir uzvarējis jaunajā sezonā. Bet tagad ir atvaļinājums jūlijas, mēs pie ūdeņiem pavadām savu labāko dzīves laiku šī gadā. Sea-Doo Spark. Jaunais ūdens motocikls visiem. Šī ir mana mīļākā sadaļa. Jūlija mēnesī mēs vienmēr ar Jānu satiekamies uz šīs laipas, lai pamēģinātu atkal kaut ko tādu, ko mēģina vienmēr 30 grādu karstumā. Veicīgi, ir siltāks nekā Turcijā, kur mēs pirmo reizi braucām. Beidzot ir siltāks. Veicīgi, ko mēs šodien brauksim? Es saprotu, te ir sazīmēti visi tie braucamie. Ir tos ar 3 riteņiem, 4 riteņiem. No tiem mēs esam braukuši pa ziemas periodu. Kas ir tagad šitajā vasarā? Beidzot tā vasara ir klāt, tad ir tā lieta ar ūdensmočiem. Ar to pašu ūdensmoci, ko Turcijā, viņš ir šeit, mēs varam izprovēt un saprast, kā viņš darbojās Latvijas apstākļos.
Es saprotu, ka es te lasu Bombardier recreational produktus, nu tad atpūtas visādi produkti. Bet es tad dzirdēju, ka kaut kādas lidmašīnas arī, ko vēl ražo? Nu, lidmašīnas un slavenos vilcienus, kas līdz Rīgai neatbrauc. Ar visu rūpnīcu. Bet tad ko viņi īstenībā ražo? Ūdens motociklus? Nu, tas pats sākums, no kā es sācies, ir sniega motocikls. Kanādas garažiņā sāk būvēt sniega braucamos rīkus. Tas ir tas veiksmes stāsts, ko mēs pa Latviju visu laiku gribam. Ja? Ka kāds sāk taisīt sniega mocīti, ja bragaviņas. Kāds kaut ko gudri izdomā, sāk būvēt, nu tad tā lieta aiziet. Aizgāja daudz sniega moči, aizgāja daudz arī pārslēdzās ūdens močiem, nopelnīja naudu un tad arī vilcienu un lidmašīnas. Jā, nu tā pamatbūtība ir, ka viņš ir, teiksim, mazs, viegls, ekonomisks un arī naudā ļoti pieejams. Ja, teiksim, viņš ir kā tāds sākuma motocikls. Kaut gan, nu, teiksim, tas aprīkojums, kā viņš ir aprīkots un būvēts, viņš ir ļoti viegls un manevrīgs. Līdz ar to tas motors nav vajadzīgs tik jaudīgs, kā, piemēram, tam ātrajam aparātam, jo svara atšķirības ir šis ir gandrīz 2 reizes vieglāks. Šeit ir 180 kg, būvēts viņš ir no polikarbonāta, tas ir principā tā kā polietilēns ar armējumu iekšā. Es domāju, izmanto arī, teiksim, apvidus tehnoloģijās, nu, džipiem liek tās svaras. Jā, ļoti jauna veida plastmasa, kas ir ļoti izturīga, trieciena izturīga pret skrāpējumiem, kas ir ļoti svarīgi mazām laivām vai motocikliem ūdens, ja, teiksim, piebraucot šādi pie piestātnīcas, ir ļoti grūti tik ļoti precīzi piebraukt un trāpīt. Vienmēr ir gadās kāds atsitiens kaut kur paskriet, pieskarties. Kad tādām kaujas zirgam uzsitās, tas tā piederās pie lietas. Jā, viņam tas neskādē pilnīgi nav nekādu traumējumu, ne plaisu, nekas nerodās. Un viss saistīts ar to, lai ir vieglāks un ekonomiskāks. 2 cilvēki, 1 cilvēks. Šis konkrētais modelis ir 2-vietīgs, ir arī 3-vietīgs pieejams. Jaudas parametri salīdzinoši ar šādu lielo vērtību. Jā, nu jauda te ļoti daudz brīnās. Nu, kur tik maza jauda, viņiem ir vājākai versijai 60 zirgspēku un 90 zirgspēku. Ja salīdzinām jaudas svara attiecību, tad šis īstenībā ļoti daudz neatpaliek no tā. Un ja vēl pierēķina, ka viņš ir vieglāks un viņam ir mazāk korpusa pretestība, tad tur ir ļoti maz viņš sākuma uzrāvienā atpaliek no tā motocikla. Protams, ātrums ir mazāks, bet šis mocis nav domāts, teiksim, forsēt kādus 10 km pilnā ātrumā. Viņš ir mazām ūdens tilpnēm, ļoti manevrīgs, ļoti ātrs, nu tāds ļoti, ļoti parocīgs un tiešām, kad ir viegls, arī baigi patīkam jauniem cilvēkiem un iesācējiem tik galā ar vieglu, manevrīgu tehniku. Mēs te visādā veidā braucam un mēģinām un spīdzinām un braucam diezgan atraktīvos režīmos. Nu, tad mums tas vidējais patēriņš ir 10 litri stundā. Un ja rēķina tās izmaksas, ka viņš degviela ļoti ekonomiski, ja, teiksim, tā kā tas arī ir diezgan labs rīks ģimenei atpūsties uz ūdens. Tev smaica nenāk. Gribat taupīt naudu, brauciet ar ūdens motociklu. Nē, nu neiet runa par taupīt naudu, bet par saprātīgu naudas iztērēšanu uz atpūtei uz ūdens. Jo, kā zināms, ūdens atrakcijas ir diezgan dārgs prieks. Analogi konkurentiem? Nu, šāda analoga konkurentiem nav. Pats konkurents ir šis pats ražojums 1996. Gada modelis, ja, par ko visiem bija ļoti liels atsauksmes pozitīvs un vēl līdz šim brīdim atcerās. Bet par tehniskām lietām, nu, ir kaut kā, teiksim, arī jāinspicē tur eļļa, nu, līmeņi, motors. Ja to nedara? Dara, bet šitam ir tā interesanti uztaisīts. Viņam paceļot sēdekli nost, tur gan nav nekā, skatāmies, kur tam motors, nu nav motora, tur ir tikai bāka šajā vietā. Mēs tiekam klāt ieliet benzīnu. Bāka viņam ir 30 litri, bet, nu, ja mēs gribam kaut ko pārbaudīt motoram, tad mums motora visa inspicēšana notiek caur šejien. Brauc viņš 4-taktu motors, nekādas eļļas, viņam nav vajadzīgas pieliet, tik cik uztais reizes sezonā apkop, nomaina eļļiņu. Tas intervals ir diezgan liels un tā kubatūra ir maziņa, jā, teiksim, līdz ar to nav vajadzīgs pieliet. Ja viņš sāk kaut ko īpaši patērēt, tad, protams, jāgriežās servisā, jāskatās, bet šis motors ir jau gan pārbaudīts, viņš ir gan sniega motociklā arī jau labu laiku un tā kā. Tur aizmugurē tāds āķītis, tu gribi teikt, ka šito var arī ūdens slēpotāji pavilkt? Jā, nu kā jau teicu, ļoti labs ģimenes aparāts un arī pieļaujams ir ūdens slēpošana, veikošana, pūsļu vilkšana, jā, teiksim, tas āķis pieļauj. Un jauda viņam pietiekās, nu, teiksim, ja cilvēks māk to lietu darīt, tad viņš var ar monoslēpi izcelties un tā tālāk, jo rāviens jauda pilnīgi pietiekās, lai darītu visādas atrakcijas uz ūdens.
Labi, es tagad skatos, man gribētos pabraukt. Man nav šī vadītāja apliecība. Kā es to varu izdarīt tā, lai es nepārkāptu noteikumus? Vajadzīgs ir instruktors līdzi, un instruktoru pavadībā tad to var darīt, var pamēģināt. Tad tu šodien būsi mans instruktors. Tā kā mēs to darīsim legāli. Tu pieskatīsi visas manas kustības. Teikšu godīgi, man šausmīgi gribās. Es jau teicu, jūlijas 30 grādi, ūdens motocikls. Ir baigi grūti tā sēdēt un neko nedarīt. Stāst, ka ūdens drīz būs deficīts, un, protams, tas celsies cenā un cilvēki izjutīs vajadzību pēc tā. Tāpēc aktuāls ir lietas ķīmijas, ar kurām var nopulēt, jeb nomazgāt motociklu bez ūdens palīdzības. Vai tādas ir un ko tās dara Latvijā? Ir laikmetīgi būt zaļdomājošam, taupīt saldūdeni, nepiesārņot ar kaitīgām vielām vidi. Arī auto un moto tīrīšanas jomā ienāk nanotehnoloģijas un iespējams, ka vienu no receptēm izgatavos Latvijā. Šodien pārbaudam uz motocikla bezūdens tīrīšanu, kuru iemēģināsim nedēļas garumā. Kas ir Shine Expert šodien? Kā jau zinām, mēs dabā esam daudz nodarījuši pāri ar ķimikālijām un vēl nezinu kādām lietām. Tā kā, mēs esam dabai draudzīgi. Tiek veikti pētījumi, mums tiek izsniegta certifikācija, tiek apstiprināts ar Tehniskās universitātes palīdzību, kad krāsa netiek bojāta nekādos veidos, bet pie nosacījuma, ka tur tiek pielietot pareiza tehnoloģija. Tur ir iekšā vasks, bet pārējais, tā ir nanotehnoloģija, kuru principā netīrums savāc kapsulās, tādās tā kā granulās un ar speciālām mūsu lupatām viņas tiek novāktas. Šī gadījumā mēs redzam, ka te ir jāizmanto papildus līdzekļi. Tas ir, lai notīrītu odus, tur mušas, kas ir aplipušas, ir tā kā teikt, putni kaut ko darījuši uz beņķa. Katrai šai lietai ir savs līdzeklis. Ja? Pamatlieta, kas ir mūsu bāzē, ko mēs darām, mazgājot to motociklu un pulējot, ir tikai divas šīs vielas. Tiek nosmidzināts viss motocikls ar vienu, pēc tam viņš tiek nosmidzināts ar otru, un tad ar lupatas tiek viss novākts. Tas ir pie pirmās pirmsapstrādes, tiek noņemti praktiski visi lielumi. Tas ir smiltis, viss, kas varētu skrāpēt to motociklu. Mēs viņu apstrādājam ar speciālu tādu pretlietus aizsardzību, kā teikt, tas viņš nepaliek mitrs, neuzsūc mitrumu. Šī gadījumā, kad tas ir ādas beņķis, tad mēs viņu apstrādājam ar parasto pienu, saucam ādas pieniņu, kas to ādu mīkstina un aizsargā pret saules iedarbību, lai āda neplaisā. Motocikls tika apstrādāts, notīrīts, ievaskots un garantija, ka netīrumu neķersies, esot 2 nedēļas. To mēs pārbaudīsim. Dubļi bija? Bija. Smiltis bija? Bija. Kas vēl bija? Eļļa bija, bitums bija, viss bija. Mēs ūdeni neizmantojam. Tad tikai nedaudz tas šķidrums. Nē, vispār nemaz. Varam redzēt, tā riņķī apkārt motociklam viss ir tīrs, nav nekādas pilis, nekāda pleķi. Ja es tagad ar ūdeni noskaloju, tad es noskaloju tos smilts un dubļus, kas ir pa virsu, un teiksim, tas vasks, kas ir apakšā, viņš paliek. Tikai izdarīsim pavisam vienkārši. Ja kurai jaunai lietai ir vajadzīgs kaut kāds laiciņš, tad mēs to esam tavam mocītim vienreiz izdarījuši. Priekšā ir liels pasākums, kulants. Normāli. Tur vajadzīt visādi gadās. Un tagad atkal atbrauks un tā apstīsimies. Būs tāds pats kā tev pēc Bauskas pasākuma, vai ne? Jā, labi. Sarunājuši. Redzēsim, testēsim. Pagaidām jau tas iespējas palika labs. Neko nenoķēpāja, neko nesabojāja, bet laiks rādīs. Bet vai jūs zinat, kā pareizi sniegt palīdzību motociklistam, tad, kad tas ir ciets avārijā? Par to nākamajās minūtēs. Kas ir tas pirmais, kas ir jādara? Motociklists nokritis, un mēs tagad nezinām, ko darīt. Ir salauzi. Nekaitēt. Nokritis, samulsis, šoks. Ko daram? Pašam saprast, kad ir aizdoms, ja es pats esmu nokritis, aizdoms par mugurkaula traumu, lielas enerģijas trauma, tātad pats neceļos.
pats sev palīdzēt. Varbūt ir situācijas, ka nav, kas mums tur apkārt, bet tātad pašam sev sagaidīt palīdzību tāpatās kā negadījuma vietā, kā atradījis, kā notika tas nelaimes gadījums. Un turpmāk sagaidīt ātro palīdzību. Ja nākat palīgā, tad tuvojamies cietušajiem no sejas puses, lai papildus kustības nebūtu kakla daļā, lai nebūtu tā no mugurpuses pienāc un vecais, kas noticis, un viņš papildus kustinā. Pašam nekustināt un neprovocēt cietušā kustības kakla daļā. Velkam no ķiveru gadījumos, ja ir bezsamaņa, lai pārbaudītu elpošanu, ir vai nav. Ja ir asiņošana no ķiveres apakšas, lai redzētu brūci, lai nospiestu brūci, apturētu asiņošanu, ja pats grib noņemt, jeb slikta dūša vemšana ir. Runājam, mierinām un saglabājam siltumu. Ja ir iespējams, sasedzam. Vai ar virsjakām, vai ir iespējams aptieciņas folijas segu. Dot dzert šķidrumus? Nedot. Iespējams operācijas, iespējams, ka šoks un būs slikta dūša vemšana uz tā izdzertā šķidruma daudzumu. Nē, nekādas laistīšanas, ko varbūt daļa dara, mitrina galvu, ķermeni, lai neģīptu vēl kaut ko. Nē, tas nav vajadzīgs un arī dzert nē. Ja ir slāpes, mutes dobumu apslapināt, lūpas apslapināt līdz ātrai palīdzībai. Cienītais, dzirdat mani? Hei! Jā. Sveiki! Kā jūtaties? Nu tā, apdauzījies. Nokritāt, jā? Jā. Nav tāda asiņošanas, neasiņo nekas? Nejūtu plecs sāp. Plecs sāp. Tātad izsauksim ātro palīdzību. Vai vēl kāds bija cietušais iesaistīts? Nē, bija viens. 113, Duns iela 8, motociklis nokrits no moča, braucot, jā, gaidām. Mums jārunā ar cietušo. Tātad, cik gadu jūs pieredzi ir uz močiem? 25. Tātad sniedzam psiholoģisko palīdzību, runājam ar cietušo, lai nepalaist situāciju garām, kad zaudē samaņu. Un tātad guļam, nevajadzētu kustēties, tātad lūdzu nekustēties līdz ātrās palīdzības ierašanās brīdim. Viņas speciālām nestuvēm paņems jūs un aizbrauks uz slimnīcu, pārbaudīties vai drīkstat izrakstīties. Bišķi spiež ķiveri, ko man darīt? Ļoti vēlams būtu saglabāt ķiveri līdz atbrauc ātrā palīdzība, uzreiz viņi varēs imulizēt kaklu. Ja jūs uzstājat, ja slikta dūša parādās, tad mēs varētu vilkt nost. Vilksim nost ķiveri, viena glābē tehnikā, un lielākai daļai ķiverēm ir sarkans indikators. Aiz tā indikātora vai pavalkam vai uzspiežam, lai dabūtu vaļā ķiveres siksni. Ja ir apstājies kāds atsliecinieks ar mašīnu, mašīnas aptieciņā ir cimdi, folijas sega, siltuma saglabāšana un šķēres. Vai arī katram motociklistam līdz ir kas? Pārbaudat kabatas, jā? Jā. Tātad 2 etapu vilkšana nost. Tātad vienkārši noraujot, mums ir risks, kad būs papildus kustības kakla daļā, mums vajadzētu tās maksimāli samazināt. Tāpēc velkam maksimāli saudzīgi. Liekot pirkstus zem, tātad es vēl neesmu atvēris, piedodiet, viņi var atvilkt. Un reku galva man ir fiksēta starp kājām. Lieku rokas zem ķiveres vaiga rajonā, plešu vaļā un virzu apakšrokļu daļu līdz saskatu degunu galu. Tad tiks fiksēta, tad pārņemta vilkšana nost, atkāpjos, fiksēta galva ir, kājas trauc. Plešu vaļā, spēks vajadzīgs, jūs nepalīdzat man, kungs. Un redzu degunu galu, tad pārņemu, fiksēju šo te apakšrokļu daļu un tālāk stumji nosgat pakals. Ar mēķi, ka vienā rokā paliek. Ķivera otrā galva. Tātad, ja ir slikta dūša vemšana parādās, tad stabilā sāna pozā vajadzētu likt, bet līdz sliktai dūšai, tad vemšanai, tad tomēr saglabājam šo te pozīciju. Aizdomas par bezsamaņu. Mēģina aiz rokas pamodināt. Cienītājs, mostās. Jāpārliecinās, vai cietušais bezsamaņā elpo. Velku nost ķiveri. Pārbauda elpošanu. Paceļot zodu, atgāžot galvu. Turpina sagaidīt ātro palīdzību vai nu šādi, vai novietoju stabilā sāna pozā. Ja ir vēl cietušie, man jāatstāj cietušais uz kādu brīdi. Vai sagaidīt ātro palīdzību, tas varētu būt mežā, kad mums jābrauc pretī. Tuvākā roka saliekta 99 grādi vai arī šādi. Tālākā roka saņemta plaukstā, novietot cietušiem zem vaiga. Tālākā kāja saņemta ceļa locītavā un saliekta. Un veicot uzspiedienu, rotējam cietušo uzsākt.
sakārtoju kāju, lai negāstos atpakaļ uz muguras un uz vēdera tālāk. Pārliecinos, ka elpoceļi ir brīvi. Sauc pēc palīdzības, atgriežos. Pārbaudu, vai elpo. Dzirdu, redzu. Kustināšanas, kuras ir piespiedu kustināšanas, kā mēs darījām iepriekš, bezsamaņa, elpo normāli, bet man jāatstāj cietušais. Man vajag saglabāt, lai viņš turpinātu elpot. Un tāpēc mēs veļam uz sāniem. Situācijas, ka mums nav papildus ekipējums, papildus zināšanas, un mums ir mērķis saglabāt, lai būtu ko ārstēt. Nu, šī reizē tas ir viss. Es ceru, ka jūs esat sapratuši, kā pareizi sniegt palīdzību, ja gadījumā motociklists ir ciets un galvenais nekāda strauja kustība. Bet lai jums tā negadās. Jauku braucienu nedēļas nogalē. Turaties, tiekamies pēc nedēļas.